tur patiešām ir arī tādi cilvēki, ja, kas, teiksim, iet apriekt otro māju, jo viņiem liekas, ja, ka vainīgi jāiet, teiksim, tas labais sektors un tam līdzīgi, ja. Ir cilvēki, kas iet apriekt, ja, teiksim, savus kaimiņus, ja, varbūt to kaimiņu bērnu, kas ir aizgājis bojā, ja, neiedziļinoties arī politikā. Ar tādiem jūs arī tikāties? Jā, Un tad iznāk Ukraiņu armija, vai neteiksim, ja, nu tā tāda dilēma, ja, ka viņi paši vairo, ja, tās separātistu rindas. Tātad tas, kas vairo separātistu rindas, tā ir Krievijas propaganda un nevis... Nu, tas arī ir, jā. Tātad, jā, ir tāds viedoklis, kas arī ārzemēs tiek plaši izplatīts, ka labējais sektors esot fašistisku bandītu orde. Es redzēju tātad šajā militārajā sadursmē, kā cīnījās separātisti pret Ukrainas nacionālo gvardi. Pieredzēju to, kā jūs redzējat no bildēm, es biju kopā ar separātistu pusi tajā reizē. Un es aizbraucu no Doņetskas un man tika vairākas dienas vēlāk pielicis, kur tā lietiet. Latviešu valodā patriots apmēram nozīmē to pašu, ko nacionālists. Tiem vārdiem ir maza atšķirība, un ja kādu cilvēku Latvijā nosauks par nacionālistu, tad viņš visticamāk ar to leposies. Krievu valodā ir otrādi. Patriots un nacionālists tur ir divi pilnīgi pretēji vārdi. Jo krieviski savukārt nacionālists, nu pat cik Krievijā dzīvo tik daudz visādas tautības, tad Krievijā nacionālists nozīmē cilvēku, kurš grib pacelt savu nacionalitāti pāri citam. Bet ukraiņu un latviešu valodā nacionālists ir tas pats, kas patriots. Un tad saliekot, un otrs brīnums ir vārds gvarde. Krieviski tas apzīmē elites vienību, ka gvardes nosaukums ir piešķirts par kaujas nopelniem. Tur ir gan 76. gvardes desantnieku divīzija, gan tur otrā pasaules kara laikam dažādas gvardes divīzijas. Bet ukrainiski tas vārds nacionālā gvarda, tas nozīmē zemesardze, neko vairāk. Un tad iznāk tā, no vienas puses runājot par Ukrainas nacionālo gvardi, skaidrs, ka tā ir neapmaksāta brīvprātīgo vienība, kas cīnās, kas paši pēc savas izvēles cīnās uz pavalsti. Krievam nacionālā gvarde, krieviski izklausās pēc Waffen-SS. Un tāpēc ir tā nesaprašanās, jo tas, kas ukrainiski nozīmē vienu, krieviski tas nozīmē pilnīgi pretējo. Un man šitais joks man pieliec tikai tad, kad es jau sen biju aizbraucis no tā Donbas prom. Un tas arī labējais sektors, protams, tas ir vēl cita lieta, papildus nacionālajai gvardei, bet kamēr nacionālo gvardi un it sevišķi labējo sektoru apsaukāja par fašismu, tikmēr labējais sektors, savu vadītāju Jarošu personu, gāja uz Izraēlas vēstniecību, un Izraēlas vēstnieku klātbūtnē vienojās ar Odesas ebreju kopienas vadītājiem, ka labējais sektors Odesā apsargās ebreju objektus. Ebreju skolu, ebreju muzeju un sinagogu un vēl tur kaut kādu ebreju teātri. Tā kā... Kāpēc tas šobrīd ir aktuāli? Tāpēc, ka Odesā joprojām turpinās tas, ka labējais sektors ebrejiem palīdz apsargāt viņu objektus. Man viens cilvēks šito stāstu izvedot teica, vai tad tiem ebrejiem bija izvēle? Labējais sektors varbūt viņus tā kā ļoti mīl apsargāt. Bet realitāte ir tā, ka gan Stepan Banderas laikā, otrā pasaules kara beigās, upējā rindās karoja daudz ebreju, un šodien nekas nav mainīgs. Tas jautājums bija pēc būtības, tas mans jautājums bija, vai tie Odes, manā saprašanā, ir sen ebrejiski pilsēti, jā? Vai viņi šobrīd ir reāli apdraudēti no kaut kādiem, es nezinu, no kā, ka tā jāsaka par. Jeb viņiem ir vienkārši tā sajūta, ka viņi ir apdraudēti, tas arī diezgan raksturīgi. Ebreju vēsturē viņiem ir, teiksim tā, pamats justies apdraudētiem bieži vien.
Bet tur ir tā, ka es pats Odesā neesmu bijis, bet tur bija mans, tur ilgāk laika nostrādāja mans draugs inženieris, kas cauruļvadu projektē. Un viņš stāstīja, ka viņam ir tāda, ka Odesas tā pilsētas kultūra ir orientēta uz biznesu un uzņēmējdarbību. Un ja tur tiešām sāktu kaut kādu Odesas tautas republiku pasludināt, tad visticamāk iedzīvotāji par to vienkārši pasmietos. Bet tas neizslēdz to, ka lielā pilsētā ir atsevišķi Krievijas simpatizētāji, un viņi gan arotbiedrību namā sarīkoja nekārtības, kas nelaimīgā kārtā beidzās ar gandrīz 50 cilvēku nosmakšanu dūmos. Un viņi tāpat arī sarīko ik pa laikam tur kaut kāds sprādzienu vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā, un es domāju, ka Krievija tur to vai no apmaksā, vai vismaz uzkūna uz tādām rīcībām. Jo tas pats ir automašīnas ar spridzekļiem, ir konfiscētas un cilvēki arestēti gan Harkivā, gan Dņipropetrovskā, gan Hersonā, Mikolaivā un citās vietās. Tā kā tur, kur neizdodas izveidot šo te, teiksim, Hersonas tautas republiku, tur viņi mēģina uztaisīt vienkārši kaut kādu sprādzienu, lai pabiedētu cilvēkus. Un tas ir, starp citu, Ukrainas valsts iekārt uz to reaģē, protams. Tagad ir tā, ka speciāli zinot, ka būs kaut kāds nepatikšanas, milicijā pieņem darbā psihologus. Un, teiksim, milicijas patruļi uz ielas sastāv ir divi vecāki seržanti, kas tur tos jaunos uzman, tad ir 2 jaunāki miliči un 2 psihologi. Tā kā, ja kaut kas notiek, tad uzreiz ir profesionāla palīdzība klāta. Un, manuprāt, tā ir diezgan pareiza ideja, un tāpēc, starp citu, arī pārējā, it kā mierīgajā Ukrainā ir uz ielām redzami daudz visādi armīnieki un tādi cilvēki, bet... Sakiet, lūdzu, vai baznīca ar to jūtama ir un kā viņiem ar to ticēšanu? Ukrainā ar ticēšanu es īsti nesaprotu, kā tur viņiem ir, jo pareizticības vien viņiem ir 7 gabals. Ir Kijivas patriarhāts, tad Kijivas patriarhāts, lai jums būtu skaidrība, kāda ir baznīcas nostāja, Kijivas patriarhāts par savu naudu remontē armijai helikopterus. Savukārt Maskavas patriarhāts vāc ziedojumus, lai tos helikopterus notriektu. Tad ir Ukrainas autonomā pareizticīgā baznīca. Vēl tā. Kas tad ir, es nezinu. Tad ir saucamie uniāti, kas notur pareizticīgo dievkalpojumus, bet viņi sastāv politiskā savienībā ar Romas pāvestu. Un tad ir vēl kaut kādā, tad ir vēl vecticībnieki, jā, bet tie ir maz. Tad ir Romas katoļi, tad ir Grieķu katoļi, tad ir vēl kaut kādi katoļi, tad ir baptisti, luterāņi, jā, un vēl... Jaunās paudzes. Jā, tad ir visādi, tad ir vis kaut kādi, jā, visādi sektanti arī, tad ir Krimas tatāri sunīti, bet ir grupa, un tad ir vēl ebreji, kas dalās tur hasīdos un vēl kaut kādos. Un tad ir vēl nereliģiosie ateisti ebreji. Un tad Krimas tatāriem ir vēl tāda atsevišķa grupa, kas saucas Karaīmi, kas ir Krimas tatāri pēc izcelsmes, bet kas savukārt ir jūdeisti pēc reliģiskās pārliecības. Kā viņi paši ar to visu tiek galā, es nesaprotu, bet tas bija jau revolūcijas laikā, kad ebreji un islāmisti uz pārmaiņām dežūrēja uz barikādi. Savukārt pareizticīgo mācītāji, kas no kanceles nosoda homoseksuālismu, viņi dežūrēja kopā ar geju aktīvistiem uz pārmaiņām pie karstā informācijas telefona. Tur bija tā, ka, var teikt, tad, kad valstī kopā ir nelaime, tad cilvēki visi apvienojās un tad viņam tās atšķirības nav vairs svarīgas. Es gribēju vēl vaicāt, vai jūs bijāt tikai tajos karstajos punktos, tas ir tur Kijeva, Krima un Austrum Ukraina šobrīd, ja arī kaut kur vēl, lai sajustu to, teiksim, vispārīgo Ukrainas noskaņojumu, jo tais karstajos punktos ir arī karsta attieksme, ja? Bet kā ir vispār citur? Es Ukrainā esmu pa laikam bijis taisīt reportāžas arī iepriekš,
10 gadu garumā. Tā kā var teikt, tās valsts attīstība kā tāda, kas lasīs, tie redzēs, ka ir jau, ka tur būs redzam arī atskatu uz iepriekšējiem gadiem. Bet es ļoti gribēju pagājušo gadu aizbraukt uz Carpathian Alliance Rock festivālu, kas Karpatos notiek nesanāca. Šogad, domāju, droši vien arī nesanāks. Nē, tas jautājums bija kāds, tas noskaņojums ir citur. Teiksim tā, viņš kļūst... Bailes definēta nostāja. Jā, lūk, atbildēšu ar piemēru. Ukrainas sabiedrībā tagad ļoti svarīgs elements ir šī volontierstva, bet tas ir ne tikai brīvprātīga pieteikšanās Nacionālajai gvardijai, bet tas ir arī brīvprātīgā palīdzības vākšana. Jo tie cilvēki, kas grib darīt, protams, visgrūtāk ir sēdēt un domāt, kas būs un tā tālāk. Tad, kad tu cilvēks sāc kaut ko darīt, tad uzreiz arī, pirmkārt, pats izdari, ko vajag, tad tev pārējie cilvēki sāk palīdzēt un tā. Un tad ir tā, ka viņiem šī brīvprātīgā palīdzības vākšana, gan priekš bēgļiem, gan priekš karavīriem, gan priekš karavīru ģimenēm. Tā ir ļoti izplatīta lieta. Uz katru armīnieku ir vidēji kaut kādi 6-7 tie palīdzības vācēji. Un viņi ar savu darbu neplātās, viņi par to runā maz, viņi labāk rīkojās. Tas ir tas, kā cilvēkiem izpaužās praktiski. Tas noskaņojums ne tikai veidojās, bet viņš arī izpaužās darbā. Un to ir arī sapratuši baltiešu aktīvisti, un Lietuvā šie brīvprātīgie palīdzības vācēji darbojās jau 22 pilsētās, pie mums tikai 3, bet tas Priede ar to busu braukā aizvien biežāk uz Ukrainu. Un tagad jau ir bijis tā, ka viņš arī citus tos kravas pavadītājus sūta. Un tāpat man arī tie, kas piefiksē manas reportāžas neatkarīgā Rīta avīzē, viņi pa laikam zvana un prasa, vai mums, teiksim, zvana tur saka, tur mums radinieci dzīvo Krievija Rīhā, vai no turienes ir vērts, vai ir nepieciešams viņu vest uz Latviju. Es apstāstu situāciju, saku, vajag, nevajag un tā tālāk, bet jūs labāk uztaisiet kaut kādu, piekrāmējiet mašīnu ar kaut kādu palīdzību, kas tai radiniecei vajadzīga un aizviet uz turieni. Lai tā radinieci viņu pat izmanto to palīdzību, jādod citiem, bet gan jau noderīgs. Un tāpēc Ukraiņu tautai ir tā, ka viņiem tur ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas mazāk runā par noskaņojumu, bet vairāk dara. Un Ukraiņiem ir ļoti raksturīgi, Krievs, kā mēs zinām, nestrādā bez brigadiera. Un Ukraiņiem ir tieši otrādi, viņiem ir raksturīga pašorganizēšanās ļoti augstā līmenī un plaša pieredze un vēsturiski viņi vienmēr ir bijuši tādi sabiedrībā vienlīdzīgi. Viņiem cilvēki, ja kāds tur mēģina izcelties pozitīvā vai negatīvā veidā, to cilvēku drīzāk izsmies. Piemēram, ja tur kāds plātīsies, ka tur viņš ir krūts politiķis vai uzņēmējs, tad viņi drīzāk par to apņēks. Un tāpēc arī tur ciena cilvēkus, kas ir savu nozaru speciālisti vai izdarījuši kaut ko sabiedrībai vērtīgu, bet ja kāds tur plātās, ka viņš tur tāds vai šitāds krūto jahtu nopircis vai kaut kādu Mercedes, tad tas drīzāk izpelnīsies izsmieklu. Un tas arī tagad pašreizajā situācijā palīdz. Tas jautājums ir, jebkurā konfliktā šī arī ir divas puses, vai ne? Un katrai ir savu taisnību, ja? Vai jūs grāmatā ir atspoguļots arī otras puses vienkārši cilvēku viedoklis? Tas ir tikai visas puses. Es esmu aprakstījis arī Doņetskas sabiedrību un Donbasa cilvēkus un arī tur ir citētas sarunas ar separātistiem, tā kā ir arī tāds viedoklis. Jo tas jau patiesībā tas jau ir liels iegūms, jo ne jau kuram katram ir izdevies nokļūt tajā Doņetskā. Tas jau tieši ir tas, var teikt, es jau pats vēl lepojos, ka man tas sanāca. Krekli jums iedāvāja, jūs nopirkāt? Šito es nopirku vēl revolūcijas laikā. Neatceros, cik maksāja, bet es te veidu draugiem pēdējā reizē un nebija vairāk par 10 eiro. Es tad citu iesaku, ja kāds grib braukt turismu braucienā
uz tādām vietām kā Kijeva vai Ļviva vai Černihiva, tur var braukt droši. Tas ir tuvāk pie Eiropas robežas un tur īsti nekāds briesmas nevienam nedraud. Tur pat ar ģimenēm var mierīgi braukt. Bet tālāk uz dienvidiem un uz austrumiem tur gan labāk. Es par braukšanu uz Ukrainu, kas senāk interesējos, lasīju dažādas aprakstus, un tur bija daudz bija rakstījuši tā, ka laicīgi ir jāierēķina kaut kāda summa, ko iedot tam DAI, jo viņi visu laiku stopēs, un viņi nekādas sodu krīzes nerakstīs, viņiem tikai DAI. Kā to lietu ir. Jo man joprojām tā lieta interesē, šo tur aizvinot Ukrainā. Jo korupcija tiešām ir liela problēma, jā, fakts, bet otrs puses tagad sabiedrība ārkārtīgi neieredz korupciju, pirms tam jau neieredzēja korupciju, jo korupcija principā Ukrainā bija tā attieksme tāpat kā pie mums. Vienīgie, kas par korupciju priecājās, tie, kam tas ir izdevīgi. Pārējie visi sabiedrība nosūta. Un tagad ir tā ļoti strikta tā attieksme sabiedrībai un man nevienu kukuli nav prasījuši, bet tas tāpēc, ka es braucu nevis ar mašīnu, bet ar vilcienu. Kaut gan ne, es samaksāju 50 hryvnias par atsevišķu vietu vilcienā, šitai te vilcienu pavadonē. Jā, Tā kā savā ziņā bija, tāpēc, ka... Bet tā ir dzeramā, tas nav kukuls. Man nav žēl, lai cilvēks nopelna. Es tā saprotu, ka viņiem maz salums, jo teiksim, man labāk bija... Es nezinu, kas varbūt padomu laikā brauc ar vilcienu uz Maskavu, tie varbūt cilvēki zina. Bet es biju tiešām pilnīgā sajūsmā par Ukraiņu vilcienu. Tāds Dantes Elles 4. loks, ka taisni priekstu. Bērni brēc, cilvēki dzēr, staigā vienās apakšpīksēs pa vilcienu, cits speciāli par čības ņem līdzi, ko vilcienā valkā, tad tur skandalējās un kaušanos neredzēja, bet droši vien kā ir katrs. Logu vaļā neviens netaisa, tāpēc, ka kādam noteikti bail, ka sāls taisies. Līdz ar to vasarai sevišķi tas vilciens, viņš ir visu dienu nostāvējis un saulē, viņš ir uzkarsts, un tad viņam neatlaižās pat naktī tas karstos. Un tad es tiešām samaksāju 50 hryvnias, lai man ļauj gulēt tukšā kupejā uz apakšējā plaukt, nevis uz augšējā, jo vēl uz augšējā uzlīst tas būtu bišķi pat jā. Es gribēju teikt, ka tagad jau policijā viņiem sākās tās reformas par grozītājs. Sola, ka sāks tieši ar auto inspekciju un patrūtienes. Jo es lasīju, ka pat nevajag neko pārkāpt, tu vienkārši apturēs un paprasīs. Arī tā kādās, jā. Bet tas, kas vienā fotogrāfijā bija redzams ar medikamentiem, tas sproģis, ka viņš brauc uz Mariupolu, tad viņš elementāri, viņš dara tā, ka viņš Artur ņem līdzi kaut kādas dāvanas no Latvijas, tā kā suvenīrs un atpērkās ar tiem. Vai pa vienam dolāru? Nē, tur, kā saka, bija pāris dolāriem neatpirksies jau apstādīt, bet savukārt šitie, kas ved humāno palīdzību, pa nopietno tie, viņi atkal ieliek logā kaut kādas, teiksim, ja viņi brauc pie bataljona aidars, tad viņi ieliek aidara zīmi logā un tad viņas nestādīja. Vai arī, teiksim, tas Brieda, viņš, ka brauc uz Ukrainu, viņš piestāja pa ceļam Leišos un paņem tādu speciālu vesti, kuri apšūta ar labajā sektora uzlīmēm. Un tad, ja viņš tajā vestē vazējās apkārt pa Ukrainu, tad... Ko te visu laiku vajag, visu dienu nezvanu un tad... lūk. Bet labajais sektors, tas ir tā kā caurlaida visam Jā, švizītkārt. Man ir jautājums tāds, varbūt personīgāks. Jūs līdz tai Ukrainas pētniecībai, tā ir tāda sagadīšanās, ja tur ir kaut kādas emocionālas vai cilvēciskas vai tas vienkārši profesionāli tā ievirzījās, ja? Profesionāls uzdevums,
Jo, ja kaut kas Tāpēc, tāds... protams, ir azarts izveidojies arī uz to, vai ne? Nē, nu tāda vienkārši tāda profesija, jā, jo es gan arī agrāk biju taisījis reportāžu no Ukrainas, gan priekš dienas biznesa, gan priekš neatkarīgās rīta avīzes. Es biju novērotājs tajās vēlēšanās, kuras notika pirms 2 gadiem, un kurās ievēlētos deputātus pēc tam padzina revolūcijas laikā. Un tā kā man bija jau kaut kādas priekšzināšanas par to valsti, un līdz ar to man bija aptuveni nojausmi, ko tur varētu sagaidīt. Bet tiem, kas ir, teiksim, franči vai briti vai tādi, viņiem, protams, ir daudz grūtāk saprast, kas tur notiek. Bet jūs parasti apmetaties Kijevā, un tad jūs tā izbraukāt, ja kā tas ir? Pēc vajadzības, jo tas ir, tā ir mazākā problēma. Tas ir atkarīgs no apstākļiem. Teiksim tā, es par to vispār baigi nedomāju. Man vairāk interesē, tagad es nākamreiz braukšu uz Mariupolu, tad man interesē, kas tur darās, un lai zinātu pēc iespējas vairāk, lai būtu priekšstats par to, kāda tieši dotajā momentā ir situācija. Jo, ja to visu apgūst, tad jau nav tik traki, tad tas tik tā kaut kādam, nu, teiksim, tādiem iesācējiem vai karstgalviem varētu gadīties, ka viņi aizskrien kaut kur paši iepriekš nezinot, kas tur būs, un tad nokļūst apšaudē, un tad pieliek bikses, un tad brīnās, ka... Bet jūs tagad esat bijis, kad, kopš tā laika, kad Ukrainā tagad ir tur augsts. Pamiers? Teiksim, ne pamiers, bet devalvējusies valūta, visas cenas 3-4 dārgākas. Jo tas, principā, jau arī to tautas attieksmi var radīt tādu vilšanos, teiksim, par to. Jā, bet pilnīgi visi cilvēki saprot, ka valūtas vērtībā ir jākrītās, ja tavā valstī ir iebrukus Krievi. Un, diemžēl, tur neko nevar izdarīt. Bez tam eksportētājiem šī te valūtas devalvācija nāk pa labu, importētājiem pa sliktu, pieaug vietējo preču patēriņš, tagad arī pieaug Ukrainas pārtiks eksports uz Eiropas Savienību. Mēs ik pa laikam varam redzēt, ka aizvien vairāk produkts var arī nopirkt no Ukrainas Latvijā. Un Ukrainas ekonomikas kritums patiesībā ir mazāks nekā Latvijai 2009. gadā. Tā kā, ja mēs pārdzīvojam savējo, tad Ukraina pārdzīvos arī savējo situāciju. Viņi mūs izkonkurēs. Es domāju, ka nē, jo katrai valstī ir savas spēcīgās puses. Nav konkurēta. Jo mums... Es domāju tā, ja tās domgājiens ir, ka Ukraiņi kādreiz diezgan divdomīgi izturējās pret Krieviem, ja tā varētu tā strikti teikt. Ja? Tagad ar to iebrukšanu, ar visiem šitiem kariem, un kas tur viss notiek, vai es pareizi domāju, ka ar to pašu Krievu vadību, teiksim, Puķins un daudz kas, varbūt viņi pat to neapzinās, uz mūžīgiem laikiem viņi ir iegūši Ukraiņu tautu kā lielu, kas saka savu. Nu, ja viņi ar Golodomoru viņi neiegūs uz mūžīgiem laikiem, tad... Jā, Golodomors tā bija problēma, ko tagad atcerās. Tas bija visu. Viņi tie cilvēki arī tomēr atdala, teiksim, tā principā tautu un Kremlu, Jā, un es ļoti ceru, ka Ukraiņiem pietiks spēks to atcerēties un nodalīt, jo tas konflikts, viņš nav sācies uz etniskiem pamatiem un viņš arī nav izvērsies. Jo tai pašā labajā sektorā ir vienības, labajā sektora biedru sastāvā 40% ir ne Ukraiņi. Lielākā daļa no tiem citautiešiem, protams, ir Krievi. Es pats intervēju labajā sektora Kijivas pilsētas pirmorganizācijas vadītāju vietnieku, Arķems Skoropatskis, kurš pats ir etniskais Krievs, pie tam Krievijas pilsonis. Viņa ģimene ir no Sevastopoles. Un viņa tēvs ir neglābjams vaļķīgs, kurš aģitē par Krīmas piederību Krievijai, un dēls tagad ar to tēvu nerunā, un dēls savukārt, es viņu satiku ziemā tādā brīdī, kad viņš bija atsūtīts no Pīsku ciema pie Doņetskas lidostas, kur ir labajam sektoram bāze, kur viņš karodams, viņš bija apsaldējis ģīmi, viņš bija atsūtījuši uz aizmuguri tā kā apārstēties. Un tad viņš
Viņš arī stāstīja, ka viņa tēvs ir vaļņīgs, viņš pats ir par, kaut arī viņš ir Krievijas pilsonis, viņš ir par demokrātisku Ukrainu. Un viņš pats uz Krieviju savukārt braukt nedrīkst, jo tad viņi par kaut ko pilnīgi noteikti darīsies. Tagad tik traki nav, ne? Un, tas konflikts viņš nav tādā sadzīviskā līmenī, ka vai tagad sitīsim visu ebrejus vai sitīsim krievus. Bet tie saukļi liecina par ko citu. Tā retorika no kreisās puses jau ir tā. Par laimi tā ir retorika. Viņa nav, tas tāpatās kā pie mums cilvēku 16. marta saka, tagad vajag sadot, ja tur nāks Krievu, gribēs izjaukt leģionāru gājienu, pie brīdis vienīgi, tad viņiem vienkārši vajag sadot pa bieti. Bet beigās tāpatās viss beidzās daudz maz mierīgi. Un arī savukārt uz 9. maiju tur ir tāda, kas runā, ka vajag tā vienreiz sadot tam šitam te, kas tur ir, ko viņi tur lamā, tas ne Korens, bet šitais te Lindermans. Lindermanam patāli. Beigās Lindermans staigās viegams riņķi. Tāds personiska līmeņa naids pret krieviem kā pret tautu Ukrainā nav, jo Ukrainā gan ir teiciens komuņaku nahiļaku. Maskaļaku. Arī, jā, bet tā kā Ukrainā joprojām pastāv komunistiskā partija, viņa beidzot aizliedz, bet partijas biedri joprojām ir. Un komunistu partija joprojām darbojās Donbasā, un tagad tā partija nodarbojās Donbas iekšienē ar cilvēku verbēšanu DNR un LNR rindās. Tāpēc Ukrainā ir tāds šķīps uzskats par visiem tiem, kas joprojām nav izstājušies no komunistu partijas. Ir, starp citu, pēc Janukoviča pazīšanas, tad atklājās, cik Janukovičs ir sazadzis. No Janukoviča atkrīt lielākā daļa no viņa partijas biedriem. Un es personīgi arī tādus, ko es pazinu, kas bija gadiem ilgi reģionu partijā, viņi tagad ir izstājušies no reģionu partijas ārā, un viņi tagad arī ir par vienotu Ukrainu un cenšas mazināt to skārdu, ko pirms tam ir nodarījis viņa partijas vadītājs. Tā kā... Jūs to zelta batānu redzējāt? Man nebija laiks aizbraukt līdz Mežihirijai. Es to gribēju izdarīt, bet man vienkārši nebija laiks, jo tur ir vesela diena vajadzīga, kamēr tiek līdz turienē, ka tur izstaigā visas atbildē un tiek apakaļ. Man līdz šim nav bijis laiks. Man stāsta, ka tur tagad esot izveidot sanatoriju priekš karā cietušiem bērniem. Tā kā... Tur arī bēgļi dzīvojot, jā. Jā. Es var spriest pēc televīzijas. Jā, bet, teiksim, Ukrainas iekšienē tie bēgļi paši pat sevi neuzskata par bēgļiem. Viņiem tas ir tā kā pārcelšanās no vienas pilsētas uz otru. Tas tā kā, teiksim, pie mums ir cilvēki, kas pārcēlās no Tukuma dzīvot uz Vēncpili. Un, viņi to neuztver tā kā tādā. Jā, no vienas puses, bet es pie sevis domāju, ka diezgan uztvert savādāk, ja es skaidri zināt, ka es uz to Tukumu nedrīkstēšu atpakaļ braukt. Bet, jā, cilvēki joprojām cer, ka tas viss ir uz laiku un ka kaut kad atgriezīsies arī normāla dzīve. Tāpat arī, piemēram, mana drauga brālim bija kempings Krimā. Vienā dienā atnāca FSB un pateica, tagad tu pārakstīsi visu kempingu uz manu vārdu. Vai mēs tev pagūdīsim kaut kādu bombas, tu pārakstīsi visu kempingu uz viņu vārdu. Ja ne, tad mēs tev visu atņemsim šākā tā. Un, mana drauga brālis, viņš skrupulozi savāca visus dokumentus, kas apliecina, ka tas kempings pieder viņam. Viņš pārdeva savu automašīnu, nomaksāja visus atlikušos parādus un kredītus. Un ar tīriem papīriem aizbrauca dzīvot pie trešā brāļa uz Ukrainas vidieni. Nekas cits neatliek, bet viņš arī uzskata, tas ir uz laiku. Un tad, kad beigsies tā situācija, un kad no Krīmas Krievija izvāksies, tad viņš atkal dabūs atpakaļ to savu ģimenes biznesu. Un viņiem tas ir tāda pārliecība, ka tas viss nebūs mūžīgi un ka kaut kad tomēr šī trakā situācija beigsies. Lai viņiem veicina. Paldies. Jā, nav par. Mēs tagad varam, ja te ir internets, mēs varam paskatīties, vai mums kas tur ar to prezidentu notiekās. Man ar pašam interesē. Tad vēju. Jā, jā. Tad ir jāievēlēts. Vējos ir jāievēlēts viskārtībā. 55 pār.
Cauri. Ejons Ventspilī populārs? Nē. Kā kurš? Teorētiski jā, jābūt tā. Tā, paldies par paraziņu.